pagājušajā gadā Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē izstrādāju maģistra darbu par tēmu izskolata režīms Vidzemē 1917. gada novembrī, 1918. gada februārī represīvā politika. Un tātad šī te 1918. gada februāra epizode tad bija daļa no mana maģistra darba un, protams, pētniecība turpinās arī nākotnē doktorantūrā. Un, jā, tātad šis te maģistra darbs tika ar izcilību aizstāvēts. Un tad šodien tad es vēlos pastāstīt arī tātad par šo te jautājumu, tieši koncentrējoties varbūt vairāk tieši uz Smiltenes un tās apkārtnes iedzīvotāju pieredzēto. Un tad, bez gariem ievadiem, ķeroties pie lietas, tad sākumā varbūt vēlos arī nedaudz ieskicēt vispārējo tā laika vēsturisko fonu. Un tad jāsāk ar to, ka tas ir Pirmā pasaules kara laiks, protams, un šis Pirmais pasaules karš un februāra, jeb, pareizāk sakot, marta revolūcija, jo viņi norisinājās martā, izraisīja ne tikai politiskas un saimnieciskas, bet arī būtiskas sociāla rakstura izmaiņas. Un šīs te jaunās realitātes iespējā sabiedrībā vairs nespēja funkcionēt līdz tam ierastās tiesiskās un likumiskās normas, sekmējot cilvēku savstarpējo attiecību brutalizāciju. Un 1917. gadā, tātad pēc šīs februāra revolūcijas, formālo varu Krievijā pārņēma pagaidu valdība, tātad, kā zināms, kurai bija jārēķinās jau būtībā uzreiz ar šo te otru varas faktoru Petrogradas strādnieku un karēvi deputātu padomi. Un sākās šie te divvaldības perioda procesi, ko tātad raksturoja haotiska cīņa par varu, līdzšinējo pārvaldes iestāžu likvidācija, nespējot izveidot tā vietā pietiekami efektīvas jaunās iestādes. Un šie procesi Latvijas neokupētajā daļā guva spēcīgu atbalsi, jo lielai daļai, protams, kara darbības, saimniecisko un politisko juku nogurdinātās sabiedrības neizbēgami kļuva pievilcīgas šīs sociālās vienlīdzības idejas un tās radikālā izpausme lielniecisms. Tā, jā. Un tātad pēc šī lielnieku apvērsuma Petrogradā, kas varbūt labāk ir pazīstams kā Lielā oktobra sociālistiskā revolūcija, droši vien, ka ir dzirdēts šās te jēdziens, jā, tātad, kas norisinājās patiesībā novembrī atkal, jo tur ir šis te kalendārs vecais un jaunais. Un jā, tātad 1917. gada novembrī, tātad arī Vidzemē, ar to saprotot Valkas, Valmieras, Cēsu apriņķi un arī šīs te Vācu neokupētajā Rīgas apriņķa daļā, tātad varu pakāpeniski savās rokās pārņēma augustā izveidotā Latvijas strādnieku karēvju un bezzemnieku deputātu padome ar tās izpildu komiteju izskolatu. Un šis lielnieku režīms pastāvēja nepilnus 3 mēnešus, tomēr tas paguva uzsākt radikālas politiskas, saimnieciskas un sociālas reformas, kuras tātad pārtrauca Vācijas armijas uzbrukums un tam sekojošā Vidzemes okupācija šajā 1918. gada februārī. Un jā, un tātad, lai izvairītos no iespējamām vācu represijām pret lielniekiem un viņu atbalstītājiem par šajos iepriekšējos mēnešos īstenoto teroru un pēdējo reizi apliecinātu režīma represīvo raksturu, tātad 1918. gada 18. februārī izskolats pieņēma lēmumu arestēt visus kontrrevolucionārus un aizdomās par to turētās personas un izsūtīt no Latvijas, lai, kā mēs varam izlasīt šo pēdējo punktu, lai vācu ienākšanas gadījumā tie nevarētu kaitēt Latvijas darba tautai. Un varētu jautāt, kāds tad īsti bija pamatojums šādam lēmumam? Un, lai uz to atbildētu, tad man šķiet ļoti svarīgi īstenībā pievērst uzmanību vispārējai tā brīža vēsturiskajai situācijai. Un, kā zināms, 1917. gada 15. decembrī šajā Brest-Ļitavskā starp padomju Krieviju un Vāciju uz 2 mēnešiem tika noslēgts pamieris. Savukārt nedēļu vēlāk starp abām valstīm sākās šīs miera sarunas. Bet tā kā abas puses savās prasībās nespēja rast kompromisu, tad miera sarunas uz laiku tika pārtrauktas. Bet janvāra sākumā viņas tur atkal atjaunoja. Tikmēr padomju Krievijas puse, ņemot vērā to, ka savu bruņoto spēku sabrukuma dēļ tā nebija spējīga atsākt kardarbību, turklāt tās delegācija Ļeva Trotska priekšgalā vispasaules revolūcijas idejas iedvesmot bija pārliecināta, ka tā tad arī Vācijā tūlīt sāksies revolūcija.
Centās sarunu gaitu novilcināt, lai iegūtu laiku un potenciāli izdevīgākus miera noteikumus. Tomēr tas, protams, neizdevās. Un nevēloties pieņemt Vācijas izvirzītās ultimatīvās prasības, detalizēti tas bija par atteikšanos no teritorijām rietumos līnijā Nārva, Pleskava, Daugavpils. 10. februārī padomju Krievijas delegācija pameta Bresļa-Tausku. Un pēc nedēļas tātad noslēdzās šī decembrī noslēgtā pamiera termiņš, un Vācijas armija 18. februārī Austrumu frontē atjaunoja kardarbību, lai piespiestu padomju Krieviju pieņemt Vācijas diktētos noteikumus. Un, protams, nekādas garantijas par miera sarunu iznākumu nebija. Izskolats un šīs armijas iestādes, kas ir Izskosols, Izskolastrēls, tur, protams, var nojukt šajos nosaukumos, bet Izskosols tā ir Krievijas 12. armijas izpildu komiteja, kas bija tātad šajā reģionā. Un Izskolastrēls savukārt ir Latviešu strēlnieku pulku izpildu komiteja. Un tātad tās bija spiestas rēķināties ar to, ka šī karadarbība Vidzemē varētu atjaunoties. Un bija skaidrs, protams, ka stāties pretī Vācijas armijai ar bruņotu spēku viņiem nebūs iespējams, un tā rezultātā tika apspriest citas iespējas, kā tad varētu pretoties. Un, piemēram, Izskolastrēls sēdē 1. februārī 1918. gadā Izskolata pārstāvis Roberts Bauza norādīja, tātad citēju: "Mūsu uzdevums ir veicināt vakar Eiropas strādniekos revolucionāro kustību, kura vienīgā varēs novest pie demokrātiska miera. Ja Vācija nāktu uzbrukumā, tad cīnīties var ar masu teroru un bruņotu sacelšanos. Mums aizrāda uz to, ka tas līdzeklis, kuru mēs paredzam, nevedīs pie vēlamām sekām, tiks iznīcināt mierīgie iedzīvotāji. Tomēr mums ir citādāks stāvoklis, jo šoreiz Vācu armijai būs darīšana ar strādniekiem un strādnieku valdību." Un, protams, līdzīgu retoriku pauž arī šeit redzamā Izskovenda telegrama. Izskovens tā tad ir Cēsu apriņķa strādnieku kareivi un deputātu padomes izpildu komiteja. Un tās bija šīs, katram apriņķim bija tādas. Tātad līdzīga retorika pauž arī šī Izskovenda telegrama, kas sakarā ar kontrrevolucionāru arestiem 19. februārī tika nosūtīta uz Smilteni. Nosūtīts Smiltenes strādnieku kareivi un bezemnieku deputātu padomei, un tajā izteikts aicinājums nekavējoties arestēt un izsūtīt dziļi iekšzemē visus kontrrevolucionāros spēkus, lai tie netraucētu, pacitējuši atkal nedaudz, Latvijas proletariātam būt tai dzirkstelē, kas aizdedzina internacionālās sociālās revolūcijas liesmu, kurai jābūt tai ticībai, kas aiz sevis vedīs visu proletariātu, gan plašās Krievijas, gan reakcionāru važās iekalto rietumu valstu proletariātu. Un tātad abi šie minētie piemēri apliecina, ka iedzīvotāju deportācija tātad pirmkārt bija balstīta lielnieku ideoloģijā, kurā terors tika uzskatīts par racionālu līdzekli šī politiskā mērķa, vispasaules revolūcija, šī politiskā mērķa sasniegšanai, tātad šīs vispasaules revolūcijas vārdā upurēt pat mierīgo iedzīvotāju dzīvību. Un tad vēl otrs faktors, kas nepārprotami ietekmēja lielnieku izšķiršanos par šādu radikālu soli, iespējams bija arī šajā revolucionāru kolektīvajā atmiņā vēl spilgti palikusi izreikināšanās ar revolucionāriem 1905. gada notikumos, kad liela daļa muižnieku, mācītāju un saimnieku revolucionārus nodeva šīm soda ekspedīcijām. Jā, un tātad tālāk tieši par šo arestēšanu un tālāko deportāciju. Tātad iedzīvotāju aresti norisinājās pēc iepriekš sastādītiem personu sarakstiem, ko veidoja lielā steigā un haotiski. Un vairākumā gadījumu lielnieki tos bija sastādījuši pēc savu politisko pretinieku Latviešu zemnieku savienības nodaļu biedru sarakstiem. Un tad šeit ir šis brīnišķīgais gadījums, kad Smiltene avotu ziņā Vidzemes mērogā man ir unikāla, jo šeit ir saglabājies pašu lielnieku veidots saraksts ar personām, kuras Smiltenē un tās apkārtnē bija iecerēts arestēt. Šeit es viņas arī esmu mēģinājusi atšifrēt, un es ļoti priecāšos, ja varbūt ar tām personām, kuras man nav izdevies līdz galam atšifrēt, kas tās ir, es ļoti priecāšos, ja kāds man varēs ar to palīdzēt šeit no smilteniešiem, jo varbūt tie ir kādi radinieki un varēs vairāk par to pastāstīt. Un, tātad
kā to apliecina šis konkrētais gadījums, tad lielnieki šajos sarakstos iekļauj lauksaimniekus, turīgāko aprindu un inteliģences pārstāvjus. Un uzreiz gan arī skatoties uz šo sarakstu ir jānorāda arī uz to, ka ne visas tajā minētās personas praksē tiešām arī izdevās arestēt un izsūtīt. Un tad, piemēram, ir šis gadījums ar Vilku, jeb Vecbilskas muižas pārvaldnieku Vimbu. Saskaņā ar Smiltenes lauksaimnieku Pētera Pelča atmiņām viņu neizdevās arestēt, jo pret to bija protestējuši muižā novietotie kareivji. Nu jā, tad vēl varbūt tādai īsai piebildēji šeit apkārtnes lielākajās ēkās un pirmkārt jau muižās bija izvietotas armijas daļas. Tātad Vidzemē šie aresti sākās 19. februārī un lielākajās pilsētās kā Cēsīs un Valmierā tos veic jau dienas laikā. Savukārt Smiltenē un tās apkārtnē arestus izdarīja vispār samērā vēlu. Tas notika naktī uz 20. februāri. Jau pieminētais Smiltenes pagasta Kažauču māju saimnieks Smiltenes, Palsmanes, Aumēstara Gaujienas, krājējsdevu sabiedrības kases vadītājs Pēters Pelcis. Atmiņās ir rakstījis, ka naktī no 19. uz 20. februāra 1:00 viņa mājās ieradušās 6 bruņotas personas un viņu arestēja pavēlot sagatavot pārtiku vairākām dienām. Jo, tad maziņš citātiņš, tik drīz atpakaļ tāpat netikšot. Un tā kā saskaņā ar iepriekš aplūkoto Smiltenes sabiedrisko iestāžu sēdes protokolu arestus bija jāveic vietējiem sarkangvardiem, ir pamats domāt, ka pie Pētera Pelča tātad bija ieradušies kādi šiet vietējās sarkanās gvardas pārstāvji. Un to apliecina arī farmaceita Eižena Bergmaņa atmiņas. Un arī viņš ir minējis, ka naktī uz 20. februāri viņa guļamistabā ielauzušies 6 bruņoti sarkangvardi, pasludinājuši par arestētu un pavēlējuši sekot. Un šis minētais sarkangvardu skaits man patiesībā liek domāt, ka tā ir bijusi viena un tā pati sarkangvardu grupa. Bet, diemžēl, pagaidām noskaidrot, kas tieši ir bijušas tās personas, kas ietilpa šajā grupā, man pagaidām nav izdevies, bet tas viss vēl ir nākotnes pētījumu vērts jautājums noteikti, un kā jau sākumā minēju, pētniecība vēl turpinās. Jā, un tātad paturpinot par Pēteru Pelci un viņu piedzīvoto, tad viņš ir atmiņās norādījis, ka šie viesi veic arī mājas kratīšanu, pieprasot saimniekam atdotiem šaujamieročus. Un jāpiebilst, ka bez ieroču konfiskācijas sarkangvardi šajā gadījumā piesvinājās arī dažādas vērts lietas. Un tad arī neliels citātiņš. Apskatos pēc savu zelta pulksteņa, kas man no krājkases, tā ir domāt šī krājējsdevu sabiedrības kase, uz kāzu dienu bija uzdāvināts. Tas ir pazudis, norauts ar visu pakaramo āķi. Uz pieprasījumu man to atdot, pavēl ātrāk taisīties, ka var braukt līdzi. Cādi izrēķināšoties tāpat uz vietas, jo tā ir visas tautas manta, ko buržujus sazadis no tautas sviedriem. Tā arestētāju retoriku ir atminējies Pēters Pelcis. Un neskatoties uz šo rupjo attieksmi, sarkangvardi pirms aizbraukšanas atļāva viņam vismaz atvadīties no ģimenes, pēc tam iegrūda kamanās un aizveda. Saskaņā ar vietējās izpildu komitejas rīkojumu, tātad Smiltenē un tās apkārtnē arestētās personas līdz izsūtīšanai bija jānovieto Smiltenes muižas kungu namā, jeb kalnmuižā, zem stingras apsardzības, kā viņi paši to ir norādījuši. Un šeit kopš 1918. gada janvāra bija telpas Smiltenes strādnieku kareivju un bezzemnieku deputātu padomes izpildu komitejai. Un par to, kā šis lēmums tika īstenots dzīvē, liecina laikrakstā Līdums publicētās 2 smilteniešu, un tās atmiņas bija anonīmas, bet vakardien vēlreiz sēžot un pārskatot šos avotus, es atklāju, kur ir tie cilvēki, atšifrēju viņus, un tas ir Dāvis Reintāls un Edvards Vīķelis. Un tad viņi abi divi raksta, ka naktī uz 20. februāru tikām novest uz vietējo izpildu komiteju, kur mūsu un arī citus bēdu brāļus saņēma Smiltenes strādnieku kareivju un bezzemnieku deputātu padomes izpildu komitejas priekšsēdētājs Jānis Štammers. Kad pie pēdējā griezāmies ar jautājumu, kāda iemesla dēļ mūs arestē, viņš atbildēja: es nezinu, no izskolata bija pavēle, un izskolats arī par jums spriedīs. Tā kritisko aci palūkojoties uz šādiem izteikumiem, tad ir uzreiz jānorāda, ka tas vistiešākajā veidā liecina par mēģinājumu izvairīties no atbildības, turklāt arī spilgti raksturo vispārējo tobrīd valdošo haosu. Un tikmēr ārpus apriņķa centra vispār veidojās pat saudabīga situācija, jo daudzos miestos un pagastos aresti norisinājās vēlāk vai pat vispār netika organizēti.
Un tā, piemēram, Vīciemā lielnieku vara nebija pietiekami spēcīga, turklāt pagastā nebija izdevies nodibināt sarkanās gvardes vienību, līdz ar to šajā pagastā āresti nenorisinājās. Tāpat arī vispār visā Trikātas apkārtnē. Un tāpat bija arī gadījumi, kad arestēšanai paredzētajām personām izdevās laikus uzzināt par lielnieku plāniem un paslēpties no vajātājiem, un šādu gadījumu iespējams konstatēt, piemēram, Appē, kur 20. februārī bija iecerēts arestēt ap 20 personām, taču daudz bija laikus informēti par šo lielnieku nodomu un paguvuši paslēpties, un rezultātā Apes pagastā kopumā tika arestētas 9 personas un nogādātas uz vietējās pagasta izpildu komitejas telpām, no kurienes preču vagonā tika aizvests uz Valku. Un tātad arestētos caur Valku bija nolemts nogādāt tālāk Krievijā. Smiltenes sabiedrisko iestāžu sēdes protokolā ir lasāms, ka arestētie ar Smiltenes muižas zirgiem jāsūta uz Valku pa zemes ceļu līdz Vīciemam, kur bija jāsamaina zirgi, un tālāk ar Vīciem muižas zirgiem jānogādā līdz Valkai. Praksē gan šis lēmums varbūt tika īstenots nedaudz citādāk. Saskaņā ar atsliecinieku atmiņā 8:00 no rīta arestantiem lika sastāties rindā pa 4. Katrā pusē nostājās pa vienam sarkangvardam. Un vispirms kājām lika doties uz netālo Vilku muižu, ja tā ir Vecs Bilska. Un tad atkal pacitēšu nedaudz Pētera Pelča atmiņas. Bija lūdzamās trešdienas rīts, mēs soļojām Vilku muižas virzienā. Jānis Blūmentāls, mācītājs Ādams Jende, no Raunas tātad Pēters Milleris bijām pirmā rindā. Mans sieviņa un Jūlija Blūmentāls bija mūsu Smiltenē meklējušas, ko noskaidrot gribējušas, bet mūs vēl muižā satikt bijis par vēlu. Varējuši tik pa gabalu redzēt mūsu aizejam. Un attālums tātad starp šo Smiltenes muižu un Vilku muižu, ja Bilsku, ir nedaudz vairāk nekā 9 kilometri, un līdz ar to sanāk arestanti šo muižu sasniedz priekšpusdienā, diezgan ātri. Tur tos gaidīja zirgu pajūgi. Ragavās sasēdināja pa 3 vai pa 4 arestētajiem, tomēr, kā noprotams no pieejamām ziņām, ne visiem tajos pietika vietas, dažiem ceļš bija jāmēro arī kājām. Un nelielās grupiņas katru pavadīja pa vienam ar šautanu bruņotam sargam. No Vilku muižas arestētos veda tālāk uz Vīciemu, kur bija jāsamaina tātad šie zirgi. Šeit arestantiem sargi ļāva arī paēst pusdienas no tā, ko katrs steigā bija sarūpējis sev līdzi. Dažus apmeklēja tuvinieki, un, piemēram, šis pats arī Pēteris Pelcis atmiņās ir minējis, ka pie viņa bija atbraukusi māsa, kas atveda pārtikas krājumus, veļu un nedaudz naudas, ko šie sargi arī atļāva saņemt. Un tikmēr bija jādodas tālāk Valkas virzienā. Pētera Pelča atmiņās vēl ir minēts fakts, ka arestētie apsvēruši iespēju uzbrukt sargiem, tos sasiet un paši bēgt, un to bija ierosinājis Dāvis Nodievs. Turklāt nebūtu bijis grūti to izdarīt, jo sargi bija gados jauni, un arī šautenes tiem nebija pie rokas, viņi tās veda ragavās. Un tad atkal ir nedaudz Pētera Pelča pārdoms par šo ideju. Es tam nepiekrītu, cerēdams, ka Valkā mūs atlaidīs. Nožēloju, ka to neizdarījām. Varbūt tas būtu mazāk upuru prasījis. Pārdomājot notikušo, tātad vēlāk savās atmiņās rakstījis Pēters Pelcis. Jā, es varbūt sākumā nepieminēju, bet šīs te Pētera Pelča atmiņas ir tapušas 30. gados jau. Un tātad tas jau ir pēc zināma laika. Bet tomēr tas ir arī samērā unikāls avots par šo te laika posmu, kas tiešām tā detalizēti raksturo šo te arestu norisi. Un tātad tālāk arestanti Valkā nonāca vien pašā vakarā un nekavējoties devās uz izskolati noskaidrot savas arestēšanas iemeslu un tālāko likteni. Un tie augstākie varas vīri izskolatā jau, protams, to brīdi jau bija ceļā uz Iekškrieviju, bet tie, kas tur vēl bija palikuši, iespējams, ka iznīcināt kaut kādus dokumentus, jo vismaz tādas ziņas ir par citām vietām, ka tur tas tā notika. Izskolatā tātad viņiem atbildēja, ka viņi nevarot pateikt aresta iemeslu, jo aresta esot notikuši uz vietējās padomas lēmumu, tāpēc, kamēr notikšot sazināšanās ar pēdējo, visiem būs jāpaliek šeit. Protams, realitātē tur nekāda sazināšanās nenotika, jo arestēšanas iemesls bija pilnīgi skaidrs. Un par telpām, kur novietot tātad šos te arestantus, arī neviens nebija padomājis. Un no izskola to sūtīja uz Iskosolu, taču arī tur arestētajiem lika meklēt telpas citur. Un tad galu galā arestētos aizveda uz Valkas Svētā Jāņa baznīcu,
Telpas bija augstas un pavisam nepiemērotas, lai tajās pārlaistu nakti. Nolūkā kaut nedaudz sasildīties, tika sameklēti salauzti soli, ar kuriem tur sāka kurināt krāsnis. Un kopumā tur bija 86 cilvēki, smiltenieši, rūjienieši, alūksnieši un daži arī no Cēsu apkārtnes, kas ar pēdējo vilcienu no Cēsīm bija atvest uz Valku. Un agrāk tajā pašā baznīcā pa dienu bija uzskaitīts un tālāk no Valkas dzelzceļa stacijas deportēts prāvas pulks pamatā ar Valmierā, Cēsīs un Valkā arestētajām personām. Un to vidū bija tādas pazīstamas personas, kā, piemēram, zvērnās advokāts Valdemārs Zāmuēls, mācītājs un sabiedrisks darbinieks Andrievs Niedra, un arī citi, protams. Un ilgi uzkavēties baznīcā tomēr neiznāca, jo 1:00–2:00 naktī sargi arestēto strauji pamodināja un steidzināja doties ceļā, jo bija saņemta ziņa, ka nākot vācieši. Un tā rezultātā grupa, kurā bija tātad šie Smiltenē, Rūjienā, Alūksnē un vēl daži Cēsu apkārtnē arestētie naktī uz 21. februāri, pēc sargu pavēles pameta Svētā Jāņa baznīcu un kājām devās uz nepilnu 2 kilometru attālo dzelzceļa staciju. Tad šeit atkal, lai varētu iztēloties, kā tas viss notika, neliels atmiņu fragments. Dzina mūs pa tumšām Valkas ielām uz dzelzceļa stacijas pusi. Ar visām somām uz muguras iešana tumsā sniegā bija ļoti grūta. Tā ir atminējies atkal šis Pēters Pelcis. Nonākuši Valkas dzelzceļa stacijā, pavadoņi konstatēja, ka trūkst vilcienu, tāpēc arestētajiem pavēlēja turpināt ceļu Pleskavas virzienā kājām. Kagjervē, tas tā tad ir Igaunijā jau, Igaunijas pusē šobrīd, arestanti apstājās, lai pagasta mājā ieturētu brokastis no saviem līdzpaņemtajiem pārtikas krājumiem. Un šeit arī nomainījās sargi un tos vadīja kāds igaunis. Pievakarē tika sasniegta Karulas mācītāja muiža, kur arestētiem bija ļauts dažas stundas atpūsties. Un, tiesa gan šī atpūta arī šeit nebija sevišķi ilga, jo drīz vien atkal bija jāceļās no salmos iekārtotās guļas un jādodas tālāk uz Anslas dzelzceļa staciju. Tātad Anstlu arestētie sasniedz jau nākamajā rītā. Tomēr dzelzceļa stacijā nācās uzkavēties līdz pat pēcpusdienai, kad beidzot izdevās sakomplektēt preču vagonus, kuros ievietot arestantus, lai varētu doties tālāk. Un stacijā stāvēja vairāk vagoni, kuros bija saprasētas sienas. To izgāja ārā un transportam tika iegūti 5 vagoni. Un tad atkal atļaušos pacitēt Pēteru Pelci. No Smiltenes iznāca kopā Raunas mācītāja Ādama Jendi, bet Valkā pienāca viņa Raunas un Cēsu paziņas. Tie iekāpa 1. preču vagonā. Mēs smiltenieši nogrupējāmies 4. Izsviedām saprasētās sienu pakas ārā, atstājām tikai dažas, kur sēdēt un gulēt. Un katrā vagonā tātad ievietoja aptuveni pa 10 personām. 22. februāra vakarā arestantu vilciens izbrauc no Anstlas Pleskavas virzienā. Un tagad tāda stipra dramatiska epizode, jo liela nozīme šo traģisko notikumu attīstībā bija baumām. Un atkāpšanās hausā bija grūti izsekot Vācijas armijas daļu virzībai un noskaidrot katras dzirdētās ziņas patiesumu. Un tā 21. februārī, baidoties nonākt vācu gūstā, lielnieki aptuveni 9 km aiz Valkas pie Kagjerves muižas nonāvēja 10 personas no Gaujienas un tās tuvākās apkārtnes. Un to vidū bija arī Gaujienas draudzes mācītājs Henriks Leonhards Adolfijs. Nonāvētās personas bija sūtīts uz Valku, lai tur pievienot pārējiem Valkas, Cēsu un Valmieras apkārtnē arestētajiem, taču šie vedēji bija nokavējušies un konstatējuši, ka šis arestēto vilciens ar šiem gūstekņiem no Cēsīm, Valmieras un Valkas ir jau aizgājis, un tāpēc sākuši dzīt uz kājām uz Pleskavu. Un pavadoņi bija 5 latviešu sarkangvardi, vadoņi, kas bija zirga mugurā, vēlāk piebiedrojušies vēl 2 jātnieki, kuri iespējams ziņojuši par Vācijas armijas daļu tuvošanos un bailēs no tā, kad viņus varētu ielenkt vācieši, sarkangvardi skubinājuši arestētos, lai viņi iet ātrāk, un kad tie īpaši sievietes, kas kopskaitā bija 3 šajā kompānijā, vairs nevarēja tikt līdzi. Sarkangvardi nolēma arestantus nošaut, pēc tam aplaupīja un aizbēga. Un pēc Kagjerves muižas valdes rīkojuma nošauto personu mirstīgās atliekas nogādāja uz netālu esošo Stoķu kapu Kapliču, kas ir aptuveni 4 km attālumā no Valkas. Un pēc dažām dienām tuvinieki tās pārved uz Gaujienu, kur 6. martā apglabāja Gaujienas kapsētā. Un šī traģēdija Kagjervē ar gaujieniešiem diemžēl nebija izņēmums. Un kāds deportētais no Valmieras atmiņās minējis, ka vagonā, kurā viņš brauca,
Arestēto pavadoņi bija 5 latviešu strēlnieki. Viens no strēlniekiem kā noslēpumu bija izstāstījis pienākumus, kurus viņiem arestu sakarā bija noteikusi Valmieras apriņķa strādnieku kareivju un bezzemnieku deputātu padome. Un tad atkal pacitēšu nedaudz. Ja kāds no arestantiem bēg, tad jāšauj uz to mazākais 5 reizes. Ja netrāpa, lai izbēg, pakaļ dzīties nav vajadzīgs. Ja kāds pavēlēm pretojas, tad tūliņ uz vietas nošaujams vai nodarams, un beidzot, ja vāciešiem izbēgt nevar, tad visi arestētie nošaujami. Un tā 24. februārī pie Pleskavas bija izplatījušās baumas, ka vācieši jau esot pilsētā un lielniekiem esot nogriezt ceļš uz Iekškrieviju. Un tāpēc lielnieki nolēma atriepties nevainīgajiem arestantiem par savu apdraudēto stāvokli. Naktī uz 25. februāri Pleskavas priekšstacijā Polkovai dvori, jeb latviski tulkojot pulka sēta, uz šo baumu pamata arī norisinājās ļoti traģiski notikumi. Un šeit redzamais farmaceits Eižens Bergmanis, tātad no Smiltenes, savās atmiņās ir detalizēti aprakstījis piedzīvoto. Naktī es pamodos no dažiem šāvieniem tieši mūsu vagonu tūmā. Mūsu vagonu sargs iekliedzās, Pleskavu ir ieņēmuši vācieši, es likšu jūs visus nošaut. Mēs ar Hekera kungu paslēpāmies zem salmiem, uz kuriem gulējām un dzirdējām, kā mums pazīstamais Raunas aptiekārs Edvards Tušs, kas bija 4 mazu bērnu tēvs, aizkustinošos vārdos lūdza, lai saglabā viņa dzīvību. Velti. Kāds tika izgrūsts no vagona, kliedzienu un šāvienu. Hekers man čukstēja. Es iešu pats. Varbūt mana nāve dzimtenē nāks par labu. Un atstāja mūsu slēptuvi. Neilgi pēc tam arī mani atklāja un izgrūda laukā no vagona. Redzēju sniegā guļam nošauto ķermeņus. Un Eiženam Bergmanim pēc paša stāstītā bija izdevies palikt dzīvam tādēļ, kad arestētie no citiem vagoniem bija samaksājuši sargiem naudu, lai tie pārtrauktu šautu. Savukārt 2 arestētie no Smiltenes, tātad šis te Edvards Vīķels un Dāvis Reintāls, atzīmēja, kas arī tātad atradās šajā pašā ešelonā un dzirdēja visu notiekošo, bet bija citā vagonā. Viņa atmiņās ir atzīmējuši, ka šaušana pārtraukt pēc tam, kad bija iejaukušies latviešu strēlnieki, kas protestēja pret šo sarkangvardu rīcību un aizliedz tiem tālāku slepkavošanu. Un Eižena Bergmana viņa aizved uz 2. vagonu, paši nostādamies pie tā par sargiem. No 1. vagona izglābās tikai 2 personas, Eižens Bergmans un virsnieks Berthens Dambergs, kuru bija lielnieki sagūstījuši cēsīs. Kopumā pie Pleskavas tika nonāvētas 7 personas, un starp tām bija tātad šis mēra muižas īpašnieks Jākubs Hekers, Raunas aptiekārs Edvards Tušs, Mārsnēnu muižas nomnieks un Raunas baznīcas priekšnieks Jānis Balodis, Šveices pavalstnieks Alders Johans Kunce, ko lielnieki bija sagūstījuši Alūksnē, un kāda nezināma persona pēc līdzās atrastās pasas uzvārdā Grīnfelds. Bez šiem 5 par upuru lielniekiem bija krits arī advokāts Voldemārs Teikmanis. Tāpat šeit noslēdzās arī Raunas draudzes mācītāja un sabiedriska darbinieka Ādama Jendes Golgātas ceļš. Pēc aculiecinieku stāstītāja Jende bijis jau smagi ievainots, un lai nebūtu ilgi jāvargs, lūdzas brāļi šaujiet vienu lodi galvā. Šeit vispār arī avotos ir vairākas variācijas par to, ko viņš tur ir teicis, bet šis likās visticamākais variants. Un tātad tas arī tika izdarīts, protams. Un laikraksts Līdums apkopojot ziņas par notikušo rakstīja, ka slepkavības aina bijusi tāda pati kā pie Kagjervis. Nogalinātie bija sakropļoti un aplaupīti. Par nošauto mirstīgajām atliekām parūpējās cēsīs arestētais virsnieks Bernhards Dambergs, kuram bija izdevies izglābties, izliekoties par mirušu. Viņš kādu laiku bija gulējis sniegā līdzās vagonam, kamēr vilciens aizbraucis mazu gabaliņu tālāk. Tad Dambergs piecēlās un aizbēga. Nošautie bija atstāti turpat sniegā. Pēc vairākām dienām Dambergs atgriezās Pleskavā un uzņēmās apkopot savu nošauto biedru līķus, tos iezārkot, aicināja pieteikties piederīgos, lai tie palīdzētu mirušos nogādāt atpakaļ uz Latviju. Un, protams, kad šis notikums uz tā aculieciniekiem atstāja dziļu psiholoģisku ietekmi, Dāvis Reintāls un Edvards Vīķels atmiņās norāda. Mēs, kas atradāmies beidzamā vagonā un bijām par aculieciniekiem visam šim skatam, saģērbāmies un gaidījām savu reizi. Klusi nolīdām katrs savā kaktā un savā nodabā sākām skaitīt tēvreizi. Daudz raudāju. Arī turpmākais ceļš pagāja vienās bailēs. Katrs troksnis nakts vidū izlikās mums kā slepkavu soļi un sagatavošanās uz nāves tiesu.
Tā uzkavējoties pie dno stacijas piepeši uztrūkās no miega Pēters Pelcis un stāsta, lai uzklausot tik uzmanīgi, tur atkal kā liekoties, sačukstoties un gatavojoties uz kaut ko nelabu. Tātad atmiņās rakstījuši abi šie smiltenieši. Un salīdzinājumā ar šīm izjūtām turpmāko ievietošanu Staraja Rusas cietumā arestētie uzskatīja par diezgan labu. Un tātad kopumā Krievijā no Baltijas tika ievestas 4 apcietināto grupas, kuras tika izvietotas Petrogradā, Maskavā, kā arī Sibīrijas pilsētās Krasnojārskā un Jekaterinburgā. No Vidzemes deportētie nonāca Maskavā un Jekaterinburgā. Grupu, kuru pamatā veidoja Valmierā, Cēsīs un Valkā arestētās personas 4. martā sasniedz Jekaterinburgu. Savukārt otra grupa, kopskaitā 71 persona, kuras sastāvā pārsvarā bija arestētie no Rūjienas, Smiltenes un Alūksnes 26. februārī, tātad tika ievietot Staraja Rusas cietumā. Un šeit apcietinātajiem bija jāpavada 2 nedēļas. Vienā cietuma kamerā ievietoja pa 5 personām. Un tad atkal var pacitēt Pēteru Pelci. Kameras bija celtas priekš viena iemītnieka, bet mūs tur iepakoja 5. Laime bija, kad mūsu naudu un provīziju neatņēma. Maize, kas tika dota, bija no saulespuķu raušiem cepta. Gulējām uz plikas grīdas, dzīvojām bailēs, ka mūs atkal komandēs uz nošaušanu. Un par šo te ieslodzīto nosacītu labklājību dažādos veidos centās gādāt vietējie latvieši, kas tātad bija uzzinājuši par to, ka šeit ir atvesti viņu dzimtenes biedri. Un kur tātad bija uzzinājuši no saviem paziņām par arestēto stāvokli Staraja Rusas cietumā. Viņi centās visādi palīdzēt, gan nosūtot to rakstītās vēstules tuviniekiem uz Latviju, gan piegādājot pārtiku. Tomēr tas nebija uz ilgu laiku, jo drīzumā ieradās 2 pārstāvi no Izskolata un paziņoja pilsētas padomē, ka šī arestēto grupa atrodas Izskolata pārziņā un tāpēc ir nosūtām tālāk uz Maskavu, kuru tātad šajā laikā atradās Izskolats. Un pirms došanās ceļā katram izsniedz 3 rubļus pārtikas naudas un pusotru mārciņu, kas ir tā kā aptuveni 200 grami rupjas maizes. Un ieradušies Maskavā arestētie vēl vairākas stundas bija spiesti pavadīt dzelzceļa stacijā. Un tā kā mūsu pavadoņi ļāva mums brīvi staigāt un iet pat uz netālo tirdziņu iepirkties, tad nolēma kopā ar savu biedru bēgt. Atmiņās atzīmējuši Dāvis Reintāls un Edvards Vīķelis. Pavadoņu brīvo attieksmi izmantoja 7 personas, kurām izdevās izbēgt un atgriezties Latvijā. Un to vidū bija 5 smiltenieši, tātad Dāvis Reintāls, Edvards Vīķelis, Jānis Ringmanis, Kārlis Mednis un Pēters Pelcis, bet Pēters Pelcis neizbēga ar viņiem kopā, viņš izbēga bišķiņu vēlāk. Un pārējie tātad kopskaitā 64 cilvēki tika nogādāti Butirkas cietumā. Laikraksts Līdums ziņoja, ka šai apcietināto grupai nācās daudz ciest, jo tā bija tiešā Izskolata uzraudzībā. Un, diemžēl ir tā, ka pagaidām par šajā te Butirkas cietumā ieslodzīto cilvēku grupu man ziņu trūkst. Bet, pētniecība. Nevar zināt, kurā brīdī, kas atradīsies pavisam nejauši. Tātad, protams, šī deportācija bija klājī nelikumīgs akts, un tāpēc Latviešu pagaidu Nacionālās padomes ārlietu nodaļa Petrogradā nekavējoties rīkojās, lai panāktu izsūtīto personu repatriāciju. Tas ir tātad atgriešanos dzimtenē. Jau 1918. gada 26. februārī nodaļas sēdē, noklausoties Zigfrīda Annas Mejerovica ziņojumu par apstākļiem Latvijā pirms vācu okupācijas, kurā viņš norādīja, ka lielnieku iestādes apcietinājuši un aizvedušas uz Iekškrieviju veselu rindu latviešu sabiedrisko darbinieku, inteliģentu mācītāju, tirgotāju, saimnieku un tā tālāk. No Valmieras deportētā grāmatu tirgotāja Teņa Ulmaņa 20. februārī rakstīta vēstule tika nolemts. Pirmkārt, par Latvijas pilsoņu arestēšanu paziņot rietumu sabiedroto valstu sūtņiem. Otrkārt, vērsties pie Tautas komisāra padomes ar pieprasījumu apcietinātos nekavējoties atbrīvot. Un treškārt, sazināties ar latviešu sociālistiskām aprindām, sevišķi sociāldemokrātiem maziniekiem Maskavā, ar lūgumu rīkoties, lai arestētās personas iespējami drīzāk tiktu atbrīvotas no ieslodzījuma, varētu atgriezties mājās. Un, protams, jāpiemina, ka arī vienlaikus liela nozīme bija arī 1918. gada 3. martā noslēgtiem Brest-Litovskas miera līgumam starp Padomju Krieviju un Vāciju. Tātad. Tā 6. punkts noteica, ka Krievijai ir nekavējoties jāatbrīvo visi apcietinātie un deportētie Vidzemes un Igaunijas iedzīvotāji un jāgādā par to drošu atgriešanos mājās. Tomēr lielnieku iestādes vēl ilgi lika tam dažādus šķēršļus. Lai pātrinātu gūstekņu atgriešanos, latviešu diplomāts Kārlis Zariņš personīgi vērsās pat pie Padomju Krievijas tieslietu komisāra Pētera Stučkas, kurš šajā laikā tātad
latvietis, vietējais, kurš šajā laikā tātad ieņēma šādu te amatu, piedāvājot ķīlnieku apmaiņu. Un tad pacitēšu nedaudz šī te protokola tekstu. Ja Krievijas valdības iestādes atsvabinātu Baltijā apcietinātos un no turienes izvestos iedzīvotājus, tad vācu kara iestādes varbūt atsvabinātu Baltijā palikušos lielnieku vadoņus. Un, kā lasāms Latviešu pagaidu Nacionālās padomes 1918. gada 15. martā notikušās sēdes protokolā, Stučka tam bija piekritis un apcietinātie no Jekaterinburgas cietuma tobrīd jau bija atbrīvoti, taču ieslodzītie Butirkas cietumā Maskavā tā arī netika atlaisti. Un ir saglabājies arī izskolota pēdējās sēdes protokols. Tam gan nav norādīts konkrēts datums, bet pēc dokumentu satura var noteikt, ka šī sēde ir norisinājusies nevēlāk par 1918. gada 15. martu, kad tika izveidots pie Tautas komisāru padomes šis tautību lietu komisariāts, kurā lasāms, kad izsūtīto kontrrevolucionāru lietā pieņemts lēmums izveidot komisiju 3 cilvēku sastāvā, kurai jārīkojās pēc šādiem principiem. Jāatbrīvo tās personas, kuras tā tad nav bīstamas, lielnieku izpratnē, protams. Krimināli jānodod revolucionāram tribunālam, savukārt tie, kuru kontrrevolucionārā fizionomija skaidri jānogādājas Urāliem un jāiesāk formāla izmeklēšana. Diemžēl pagaidām man nav izdevies atrast konkrētus dokumentāras liecības, kas atklātu to, kad tieši smilteniešiem un pārējiem, kas tātad bija kopā ar viņiem, kas bija ieslodzīti šajā te Butirkas cietumā, kad viņiem izdevās atgriezties Vidzemē. Un tikmēr otrai arestēto grupai, kas bija nogādāta Jekaterinburgā, atgriešanās izvērtās par garu un sarežģītu procesu, ko lielā mērā ietekmēja arī militārā un politiskā situācija, saimniecisko un politisko juku izpostītajā Krievijā, un aizbraukšana no Jekaterinburgas bija paredzēta 14. martā, lai gan ešalons tātad bija uzsācis ceļu dzimtenes virzienā uz Jekaterinburgas strādnieku karēvi deputātu padomes rīkojumu drīz vien tam lika atgriezties pilsētā. Un šajās turpmākajās 17 dienās nobraukto kilometru skaits bija jau mērāms vairākos tūkstošos, taču bezjēdzīgi braukājot turpu šurpu. Pietuvojies Vidzemē, šis ešalons bija tikai par nepilniem 500 kilometriem. Turklāt cilvēkiem ilgstoši uzturoties vagonos arī sanitārā situācija vilcienā kļuva kritiska un strauji pieauga saslimšanas gadījumu skaits. 3. aprīļa pēcpusdienā Permā stāvošos vagonus ar deportētajiem pievienoja vilcienam, kurš brauca Vjatkas, mūsdienā tā ir Kirova virzienā. Bez sevišķiem starpgadījumiem 5. aprīlī tika sasniegta Vologda, taču pilsētā sagaidīja jauns rīkojums braukt mājās nevis pa taisnāko ceļu caur Petrogradu, bet doties uz Maskavu. Un domājams, ka tieši šajā brīdī valmieriešiem, cēsniekiem, valcēniešiem pievienojās arī smiltenieši, alūksnieši un rūjienieši. No Maskavas vilciens tālāk devās uz Oršu, Baltkrievijā, kur deportētos bija paredzēts nodot Vācijas okupācijas varas iestādēm. Karā izpostīto dzelzceļa līniju dēļ mājupceļš bija jāmēro ar līkumu dienvidu virzienā caur Minsku. 11. aprīļa pēcpusdienā iebraukuši pilsētā, deportētie tātad uzzināja, ka dažas dienas vēl būs jāpavada Molodžečnas ierīkotajā filtrācijas nometnē. Tā bija ierīkota tātad bēgļiem un tā ir Baltkrievijas teritorija mūsdienu. Un šī nometne bija ierīkota bēgļiem bijušajiem Krievijas impērijas armijas karavīriem, jo pēc šī Brest-Litovskas miera līguma parakstīšanas bija sākusies masveidīga iedzīvotāju migrācija. Un vācieši arī uzskatīja, ka pirms atgriešanās noteikts laiks vēl ir jāpavada karantīnā. Un šajā nometnē bija vairāki 10 baraku, no kurām katrā varēja nomitināt ap 100 cilvēku. Un tā kā trūka vilcienu tālākam ceļam, tad šeit nācās uzturēties vēl dažas dienas. Un ir saglabājušās 1918. gada maijā publicētas atmiņas kādam no Valmieras deportētam tirgotājam. Diemžēl anonīms, viņa identitāte man nav pagaidām izdevies noskaidrot, kurā viņš detalizēti ir aprakstījis repatriācijas procesu un uzturēšanos šajā filtrācijas nometnē. Un tad tā īsumā viņa atmiņās šie dzīves apstākļi nometnē būtiski atšķiras no iepriekš piedzīvotā, jo šeit deportētie varēja atpūsties, nomazgāties, izmazgāt un apmainīt vēļu. Un arī apgāde ar pārtiku bija laba. Un 1918. gada 16. aprīlī beidzot tika uzsākts ceļš uz Latviju. Un tad šeit ir redzama patiesībā ļoti unikāla fotogrāfija, ko man izdevās atrast sava muzeja krājumā.
kas ir pagaidām vienīgā liecība par to, kā izskatījās tātad šī te deportēto iedzīvotāju atgriešanās. Un, jā, tātad pēc 2 mēnešiem, precīzi pēc 2 mēnešiem kopš šo te arestu izdarīšanas, 19. aprīlī Lielnieku arestētie Vidzemes iedzīvotāji beidzot bija atgriezušies mājās. Un tad tā kopsavēlkot īsumā šo te visu savu ļoti garo stāstu šoreiz. Smiltens un tās tuvākās apkārtnes iedzīvotāju pieredzētais, uz ko es koncentrējos savā stāstā vairāk, 1918. gada februārī ilustrē procesus, kas norisinājās arī citviet Vidzemē. Un aplūkotie piemēri apliecina, ka izskolata īstenotā Vidzemes iedzīvotāja deportācija tātad bija balstīta lielnieku ideoloģijā un tā nebija nekāda racionāla pamatojuma realitātē. Un kopumā ir saglabājies pavisam neliels dokumentu skaists, kas liecina par šiem notikumiem, un to sniegtā informācija ir ārkārtīgi fragmentāra. Un jau pati arestu un deportācijas noris kopumā ir vērtējama kā ļoti haotiska. Represijām pakļauto personu apzināšana, sarakstu sastādīšana nebija sistemātiska. Norisinājās ļoti lielā steigā, un notikuma attīstība arī, protams, ietekmēja baumas, jo uz to pamata kopumā nošāva šeit Vidzemē 26 personas no Vidzemes. Pēc 2 mēnešiem pārsvarā visiem deportētajiem izdevās atgriezties mājās, tomēr avotu trūkuma dēļ nav iespējams konstatēt precīzu deportēto personu skaitu. Un tā laika presē publicēto arestēto un deportēto personu sarakstu analīze, kas principā tātad ir vienīgais avots, no kura mēs varam gūt kaut vismaz aptuvenu skaitu par šo, cik tad tika izsūtīts beigās no Vidzemes. Tātad apkopojot šos sarakstus un mēģinot skaitīt, cik tad ir tās personas, tas nonāca pie tāda skaita, ka tās ir vismaz 300 personas. Un protams, kad nevainīgu cilvēku arests, deportācija un vairākos gadījumos arī nonāvēšana apliecina, cik bīstama var izvērsties akla sekošana idejām, kuru vārdā tiek upurēts pats galvenais cilvēcība. Un vienlaikus pašā noslēgumā, ko es vēl gribētu pateikt, ir tas, ka šo procesu analīze kopumā atklāja deportācijas kā vispār padomju terora akcijas sākotni, kas viennozīmīgi manā skatījumā liek mainīt līdz šim ierasto uzskatu, ka šī pirmā masu deportācija no Baltijas valstīm ir norisinājusies tikai 1941. gada 14. jūnijā. Un jā, tas laikam no manas puses arī būs viss. Šeit ir redzams viens piemērs sarakstam, tas ir pirmais plašākais, un arī pat ne pirmais, bet vispār tāds vienīgais plašākais saraksts, kurā tad ir mēģināts skaitīt, kuras tad ir tās personas un cik daudz, kuras ir deportētas tātad no šiem Vidzemes apriņķiem un pagastiem. Bet saraksts ir ļoti nepilnīgs, jo tajā ir uzskaitīti tikai latvieši, un arī tie nemaz nav visi. Un vienā vietā tur pat Ādams Jenda ir pieskaitīts gan pie Smiltens, gan pie Raunas. Tāpēc arī ļoti uzmanīgi jāskatās uz šo sarakstu. Un saraksts arī pilnībā neiekļauj ziņas par deportētajiem vietējiem vāciešiem no šejienes. Un, piemēram, arī šeit mēs redzam šo Smiltenes sarakstu, bet, piemēram, Jakobs Hekers tajā nav minēts nemaz. Tā kā ir ļoti uzmanīgi jālūkojās uz šiem te. Un tāpēc arī būtībā šāda veida ir vienīgie avoti, no kā tad var gūt vismaz to aptuveno skaitu, bet, tas ir tiešām tikai jārēķinās ar to, ka tas ir aptuvenais skaits, kad iespējams šīs personas bija krietni vairāk. Tas no manas puses arī ir viss.